slēpjat bagātības savas, ar šķēpiem milnām uzbrucēju. Šitais izsākās tā, diezgan, tā kā bezmaz vai bija no darba jāiet projām. Mainīju darbu un aizgāju uz tā darbu, kur vasarā tikai strādāju. Un ziemā nestrādāju. Pirmo ziemu nedarīju nekā. Taisīju ģimenei ēst. Uzaucīju tādu vēderu, pieeja 20 kg klāt, korpusēšu noriet nevar, drēbes vairs nevienas neder, pavasarī jākāp uz jumtu, neko izdarīt nevar. Nē, tā turpināt nedrīkst. Un tad nākošā ziemā zāģēju malku un skatos foršs, kluts, tāds žēl skaldīt malkā. Kaut kas jāpaprauj iztaisīt. Apmēram tā kā Buratīno stāsts. Sāku veidot, izdevās kaut kas, un pat iepatikās, un tad sāku gudrot, ko un kā. Tad izdomāju, ka jātais viss divās daļās, viens bērniem un pieaugušiem. Un tad tā viss notikās. Un tagad nav problēmas vairs ar lielu vēderu. Man vismaz tā liekas, ka pēc visas tās atsaucības, lielākā daļa ir tā, kad ir cilvēki nocietušies pēc kaut kā tāda, kad es viņiem te lieku, paspēlēsim šito, es parādīšu vēl kādu spēli. Nē, mēs gribam uz turienu, un pēc tam mēs varam te spēlēties. Mēs gribam atbraucām to skatīties, tos krānus. Tas labirints jau man bija, pirms tam jau kaut kā doma bija, pirms tam mūžaļajiem bija, bet man bija pirms tam jau pirms gadiem 10 bija ideja, bet man neviens vāgi neatbalstīja, visu man izsmēja. Tāpat arī man par šito izsmēja. Tavs Beverīnas zelts.